Tas notika tālajā 2001. gadā 25. jūlija pievakarē Liepājā pašā Baltijas jūras krastā. Toreiz festivālu apciemot sabrauca 7000 ļaudis, pārsvarā tepat no Liepājas puses. Bija dzimis festivāls, kāds iepriekš šai pusē vēl nebija redzēts. Tas notika diezgan organiski un dabīgi. Domāju, mēs ar Aivo un Mareku sākam veidot pirmo festivālu Mēs Liepājnieki. Un doma bija izsludinājusi arī konkursu uz Liepājas dzinteru. Mēs piedalījāmies tajā konkursā ar savu projektu, bet toreiz nepaveicās. Un bija plāns, ka varbūt mēs varētu pamēģināt kaut ko tādu Pludmalē uzrīkot, kādu Pludmales ballīti 2001. gadā. Un, toreiz tas bija tāds lokāls pasākums, pirmais festivāls, bet baigi foršais. Un tā doma bija tāda, ka tieši to Pludmales ballīti vajag, ar to arī vajadzētu turpināt mums. Tā pa šiem gadiem, tas festivāls ir kļuvis par to, ko viņš ir kļuvis. Pēc pirmā festivāla nav bijusi nojausma, kāds būs 5. festivāls un kur nu vēl tagad 10. iespējams arī pēdējais. Uldis Kleinis zināmā mērā bijis pārsteigts par šādu lēmumu un uzskata, ka iespējams par to varēja publiski paziņot arī vēlāk. Šobrīd visi domā tikai par šo festivālu, kas tulīt sāksies pēc dažām dienām. Tad, kad šis festivāls beigsies, tad arī varēs izvērtēt visu, vai ir jāturpina, vai nav jāturpina, vai kāds cits festivāls jārīko, vai jāmet tam visam mieru. Interneta portālos var lasīt komentārus. Esam iesildījušies pozitīvusā, tagad varam braukt uz Liepāju. Pozitīvus festivāls tomēr ir cita veida pasākums un orientēts uz nedaudz uz citu veidu mūziku, un tas arī, tā teikt, otrā Latvijas galā ir. Un pārāk liela, teiksim, kā tāda tiešā konkurence tā nav. Uldis Kleinis ir pārliecināts, ka Pludmales ballīte ir iegūst popularitāti. To apmeklē cilvēki no kaimiņu zemes Lietuvas, Eiropas un citām pasaules vietām. Tieši pie pašas jūras, manuprāt, citur nemaz īpaši nenotiek. Varbūt, ka Dienvidzemēs šie pasākumi notiek pie jūras, Pludmalē, vairāk mēnešu garumā, varbūt tur tie laika apstākļi ir savādāk, un Krimā ir tas saucamais pasākums viens, kurš vairāk orientēts uz deju mūziku, kur pasaules slaveni dīdžeji piedalās. Pie mums tomēr ir ļoti daudz dzīvās mūzikas, un tas varbūt piešķir tādu zināmu auru tieši Liepājas Pludmales ballītē. Uldis gan saka, ka šobrīd ir nedaudz attālinājies no paša festivāla rīkošanas, taču darbs ar mūziķiem un grupām vienmēr šķitis saistoši, kas pabojā arī nervus, tāpēc reizēm der atpūsties. Kas notiks tālāk, rādīs laiks, taču to, ka Liepājā cilvēki spēja uzrīkot dzīvās mūzikas pasākumu jūras krastā Pludmales smiltīs, ir skaidrs. Inga Ozoģirds, Garconis, TV Kurzeme.